Dzīvē pats svarīgākais ir? Neplānot uz priekšu neko. Man šķiet. Man šķiet, ka man bieži vien ir taisnība. Līdzdalība ir svarīga, jo? Kopā ir spēks. Ar citiem, es domāju. Un mums vajag spēku. Saglabāt mieru. Paldies, Ivan. Ivar, paldies. Jā, ātrie jautājumi un atbildes ir notikuši. Tu esi LV līdzdalības sarunās, tu esi šodien arī ieradies. Droši vien bija tas, ko mēs te pārnājam. Par ko tad mēs runāsim? Un droši vien mēs varam runāt principā par jebko. Mēs gribam arī mazliet parunāt ar tevi tomēr par līdzdalību, jo tu esi LV līdzdalības sarunu fokus. Bet mēs zinām, ka tu esi arhitekts. Dzīvē pēc aicinājuma, un vismaz mums šķita, ka būtu ļoti interesanti parunāt tieši ar kādu arhitektu par līdzdalību, jo tas ir kā no vienas puses tur mazliet tālu stāvošu jēdzienu, no otras puses ļoti tuvu stāvošu jēdzienu. Ja? Ko tu kā arhitekts vari pateikt par līdzdalību? Ar ko tev vispār asociēs? Vispār tu lieto savā darbā arhitektu, vispār izmanto šādu terminu, vai tas ir kaut kāds, kas nāk tur no citām sistēmām un arhitekta līdzdalību sauc pilnīgi savādāk? Es nezinu, saskaņošana ar sabiedrību vai klienta viedoklis vai kaut kā tā. Laikam arhitekti kaut kā aug kopā ar visu sabiedrību tajā līdzdalības jautājumā. Jo es tā varu varbūt pats pēc sevis spriest, ka es jūtu, ka man arī pašam ir jāevolucionē, jo, piemēram, sākumā man šķita, ka sabiedrības viedoklis nav svarīgs, jo viņi šajā jautājumā neorientējas, viņi šo jautājumu nezina. Un ja viņiem tā kā prasīs, viņi pateiks kaut ko banālu, klišejs, kas balstās uz stereotipiem, nevis uz kaut ko progresīvu. Un tāds bija mans kaut kāds priekšstats, varbūt, 2000. gados, kaut kādā vēlākos posmos. Bet kaut kā pēdējā laikā, sarunājoties arī ar kolēģiem, piemēram, ar vienu projektu kontekstā ar Ainavu arhitekti Ingu Langenfelde, viņa teica, īstenībā ir otrādi, ka mēs kopā ar šo, šajā līdzdalības procesā sabiedrība gan pati iemācās, domāt par to, ko viņa gribēs, par to, kas viņai ir svarīgs, gan arī arhitekts vai ainavists, ka viņš atkal tā saprot, ko tad varbūt tiešām tā sabiedrība grib, bet es varētu teikt, šobrīd pats personīgi esmu tādā pusceļā. Es vienalga domāju, ka ir kaut kādas lietas, pa kurām es pats negribētu būt tajā līdzdalībā, jo es no tā neko nesaprotu. Un es tikai traucēju šiem speciālistiem, un tāpēc es arī negribu, ka arī man traucē, vai mums kā komandai kaut kādā projektā. Tur, ko es esmu tādā pusceļā, un man šķiet, ka arī arhitekti lielākoties, Latvijā arī ir tādā pusceļā starp to, ka mēs tā kā mainamies, šis profesionālais tāds, iedomība vai mēs tā kā zinām, kā to vajag, mēs taču esam profesionāļi starp to, ka, jūs kā klienti vai jūs kā sabiedrība sakiet mums priekšā. Bet tagad, man liekas, ļoti interesanti, jo par šo domājot, tas uzreiz iešāvās prātā tāda lieta, ka mūsdienās mums tomēr tik ir atrunātas arī tādas sabiedrības līdzdalības veidi, ja tur publiskajos objektos, un principā tur neviens tā pavisam vienpersoniski nevar pateikt, būs šitā, mēs te būvēsim šitā, vai šitā māja izskatīsies šitā. Bet es domāju, ja piemēram pastāst, tā kā vēsturiski, 100 gadus, 200 gadus atpakaļ, nekas taču tāds nebija taču nekāda sabiedrisko apspriešana. Mēs ļoti daudz izmantojam patiesībā ēkas, infrastruktūru, jau īstenībā kaut kādā ziņā no tā laika, vai pieņemsim senākas būvs. Ja? Tur kā tas bija senāk, arhitekti varēja tā vienpersoniski izdomāt, man patīk sarkanais ķieģelis, tad es visu bliezīšu sarkanā ķieģelī. Un ko tie cilvēki domā, lai viņi domā, ko grib, ja? Man šķiet, ka bieži bija pasūtītājs, kas bija vai muižnieks, vai kaut kāda pilsētas rāte, vai municipalitāte, vai kaut kāds, valsts vadītājs, vai kaut kāda, aristokrātu grupa, ka viņi pasūtīja, bet bieži vien viņa pasūtījums arī balstījās tādā, manuprāt, tā laika modē.
vai kas tad ir aktuāls, kas ir tā, un tad varbūt skatījās, ko tad mēs te varam uztaisīt. Nu, te apkaimē ir, nezinu, sarkanā māla atradnes, taisa no sarkanā māla, mums te ir baigais šūnakmens, nu tad labāk tad nevis no māla, bet no šūnakmens. Un tad tā mode kaut kā viņa ietekmēja to rezultātu, bet vai tieši sabiedrība tika nu, tā kā aptaujāta. Nu, tādi birģeri droši vien varēja kaut kādās, es domāju, tādās rātis sēdēs kaut kur kaut ko pateikt, ne, mēs tā gribam, negribam, nu tā. Es domāju, ka tā bija tāda drīzāk elites, nu, noteikts virziens, kā tur pilsētai attīstīties vai tāda. Principā mēs tomēr varam runāt par to, kad iepriekš tāda sabiedriskā līdzdalība vispār arhitektūrā bija ekskluzīva. Tad šobrīd vai mēs esam nonākuši līdz tam, kad viņi vairs nav ekskluzīva, vai patiesībā turpat kaut kur jau mēs esam, ka tomēr kaut kādas elitāras grupas vairāk vai mazāk tur izlēmja, un tad ir tā kā formāli mēs rīkojam kaut kādas apspriešanas, ko jūs domājat. Un mēs varbūt pasakām, ko mēs domājam, varbūt mēs ko nepasakām, vai varbūt tur ir 3 komentāri, un viņas principā ir vienkārši tā kā... Neņemt vērā. Neņemt vērā, jo īstenībā mums jau sen tie birģeri, vai kā tu tur teici, jau ir sen jau pateikuši, ko mēs gribam. Nu, man liekas, ka šobrīd ir, varētu teikt, tā līdzdalība vai nelīdzdalība ir kaut kādā, pārgājusi tādā birokrātiskā ietvarā, ko likumi saka, ko likumi prasa, kādas, kuram ir tiesības kaut ko prasīt. Nu, pieņemsim, arhitektūrā mēģina tādu arhitektūras likumu pieņemt, kur būtu noteikts, kas tad ir skaista arhitektūra, nav skaista arhitektūra, cik tur procents no tā ir māksla, vai tur ir arī kaut kāda, tāda lietišķā māksla, jāizmanto obligāti, pieņemsim, sabiedriskajās ēkās ir jābūt kaut kādam, tēlniecības objektam vai kaut kādam gobelēnam pie sienas vai māksdarbam, vai tam nav jābūt. Bet šobrīd pat kaut kādā mērā būvvalde nevar noteikt, kādai tai ēkai būtu jāizskatās, jo nav šāda ka es saku, esmu profesionālis, vai mūsu komanda ir profesionāļi, mēs tā kā redzam, tas ļoti labi. Tas iet kaut kādā vai kontrasta princips, vai līdzības princips ar apkārtējo apbūvi, un tad mēs šādi taisam, un jums tā kā nav tiesības mums teikt, kā tam būtu jāizskatās. Bet ka jums ir tiesības teikt, tā kā ierobežot to ēkas augstumu, lietošanas veidu, kaut kādas pilsētas komunikācijas. Tas ir tāds viens virziens, bet otra tā līdzdalība, kaut kādā mērā viņa ir deleģēta uz šo konkursiem, kas ir publiskas ēkas, publiskas būvs, viņi jānotiek konkursiem. Un tad konkursa laikā ka iesniedz vairākus variantus, dažādi tur biroji vai projektētāji vai vienalga, un tad kaut kāda kompetenta žūrija pārstāv šo sabiedrības viedokli. Tur ir no arhitektu savienības, piemēram, Latvijā, vai tur no mākslinieku savienības, tad ir pasūtītāju pārstāvi, tad ir no būvvaldes kāds, un tad šī tā sadarbība kaut kādā mērā viņa tiek deleģēta šiem cilvēkiem konkrētiem, viņi tā kā pārstāv. Un droši vien, ka tā vairāk tuvāk šodienā ir arī tā, ka tiek taisīts tā kā izstādes šim pirms vēl nav paziņot žūrijas rezultātu un iegūt tā kā kaut kādi sabiedrības viedoklis noskaņas, bet tas nav teikts. Viņiem nav tā kā lemšana. Jā, verdikts. Iespējams, ka ir kaut kādi, tad ir speciāli uztaisīts, ka labākais risinājums tiks noskaidrots, piemēram, publiskās balsošanas rezultātā un var piedalīties, tikai pilsētas iedzīvotāji ar pierakstu, vai kaut ko tādu, bet tas ir konkrēts gadījums. Bet vienalga likumdošana prasa, ka tur piedalās arī kompetentie ierēģi un būvvaldes un arhitektu savienības vai kā. Bet, kā Ivar, es, piemēram, es tev pazīstu vairāk kā tādu ļoti demokrātisku un sadarbību vērstu arhitektu. Kaut vai šīs ēkas kontekstā vai dažādu citu, kas mums ir bijis, ko mēs esam kopā realizējuši. Tu neatstāji tādu iespēju, ka tu tagad, man ir vīzija, un es viņu tagad bliezīšanu ar jums nesaskaņošu, jo jūs neko nesaprotat. Tu jau tā nedari.
Man Tie šķiet, tieši prasa, kā jūs gribat. Nē, tā ir tāda, bet tā ir tāda, laikam tā ir tāda arhitekta ētika, man liekas, ka ļoti, tā ir tāda, manuprāt, tāda labā praksa arī arhitekti vispār, ka viņi tomēr ir tādi, kad uzklausa, ieklausās un tā kā mēģina, caur sevi, caur to savu pieredzi, realizēt to pasūtītāju vai kaut kādas pilsētas ieceri. Jo pretējā gadījumā jau tad tam ir jābūt kaut kādai manai naudai, manas personīgām investīcijām. Es saku, redz, būs tā, ka vienmēr pastāv šis sadarbības moments ar pasūtītāju, jo pasūtītājs ir tas, kas faktiski nosaka to. Un tad šī spēja atrast to kompromisu arī noved pie tā rezultāta. Bet es tā kaut kā aizvien vēl neredzu tur tādu tādu sadarbību starp sabiedrību un arhitektu. Tas drīzāk ir starp šiem sabiedrības deleģētiem pārstāvjiem, tā kā likumdošanā saimā. Mēs ievēlam saimu un viņi kaut ko tur dara it kā mūsu vārdā. Un šādi pat notiek arī ar šiem būvniecības procesiem, kad arī tāds it kā tas pasūtītājs, tas ir pašvaldība, tad pašvaldība pārstāv šos vēlētājus, tā. Ja tas ir privāts investors, tad tas ir viņa biznesa un plus vēl kaut kāda likumdošana, kas nosaka, vai kaut kā teritoriālais plānojums, vai tas ir vēsturiskais centrs vai nav, kaut kādas tie noteikumi, bet tas ir tāda veida tāds komplicētāks tāds. Jā, es saprotu, bet būs mazliet bez kontekstā, jā, bet Ivar, es nevaru tev šito nepajautāt. Tad iedomājies, ir tātad pilsētas apbūve, ir kaut kāds jauns celts mājas, un pa vidi ir zālājs, zaļā zona. Ja? Un tad tur ir tās takas izliktas, kā tur tiem cilvēkiem būtu jāiet, un tad ir tā iemītā taka, kura tā kā dubļi veidojās, jo tur cilvēki brauc ar velosipēdiem, iet pāri, jo tas ir tas, tā kā loģiskais, vai tas praktiskais, vai tas realistiskais ceļš, kā cilvēki dodas. Ko tad, kad tu redzi šito, ko tu par to domā? Labs jautājums. Nē, ir pat tādas metodikas, kaut kur ir bijušas arī jaunbūvējumās pilsētās, kur tās labiekārtojuma trases nav paredzamas, kur cilvēki ies, kur dosies, kur kā tad iestāda zālāja un paskatās, kur tad dodas. Un tad pēc 2 gadiem vai kā izveido labiekārtojumu balstoties uz šīm straumēm plūsmām. Bet vienmēr tur ir jābūt tādai loģikai. Ja tur tāda ir, tad šis tranzīts tur ir. Un ja tu kaut kā ar būvnieciskām metodēm gribi to uzlabot, tev ir jārespektē šis virziens vai vismaz, pieņemsim, labiekārtojuma kontekstā. Es neesmu beigais tāds labiekārtojuma speciālists, bet tu nevar noliekt, novirzīt tās plūsmas, pa 45 grādiem var būt, bet ne pa 90 grādiem, ka tā plūsma ies citur, un tad viņi tur vienkārši neies. Jā. Vai arī viņa ies, bet viņa ies ar kurnēšanu un neapmierinātību, un kas te ir atkal uztaisīts. Bet tādā labiekārtojuma ziņā, tā cilvēki dodas, jā. Jā, bet šī nav tāda arī nedaudz, tāpat nav tāda līdzdalība, bet tā bezmaz vai varētu būt tāda līdzdalība no profesionāļa puses, ka viņi varētu paskatīties, kā tad tie cilvēki tur iet, jo mēs tur to laukumu taisam, lai cilvēki dotos tur vai, Nē, laikam ir jāskatās, man liekas, drusku tāds konteksts, kas tas vispār ir pa gabalu, kāpēc tur ir zālājs un tur tās mājas, vai tur bijis, piemēram, perimetrāla apbūve, kādreiz tas kāds kvartāls bijis, un tas tagad ir vienkārši taisnais ceļš cauri kvartālam, un tas zemes gabals varbūt pieder kādam īpašniekam, māja ir nodegusi vai nojaukt, vai kaut kā zudusi, bet viņš labprāt gribētu atjaunot. Ja viņš grib atjaunot māju, viņš... Vai arī arhitekts visticamāk teiks, mēs redzam, ka tas ir kaut kāds kvartāls bijis, mēs atjaunojam šo kvartālu un līdz ar ko šī cauriešana tiek likvidēta vispār principā. Varbūt, ka tur tiek uztaisīts kaut kāds, māju stabiem pacelt augšā, ka tur tas tā kā pilsēta turpina plūst cauri, bet ēka tur ir, vai arī ir kaut kāda, vārtroma tiek taisīta. Ir arī tādi piemēri, ka tu gribi varbūt taisot kaut kādu kafejnīcu apakšā vai ko tādā veidā, tu, ka var dabūt tos cilvēkus, viņi turpina iet gar tavu kafejnīcu, nevis iet garām kaut kur pa citurien, tā.
Bet tas ir tāds, kāds, vēl ko bieži arī sastopos ar tām pašām publiskajām apspriešanām, kur ir kaut kāda ierastās lietas, kaut kāds, arī tāds pats zaļais laukums, kur cilvēki tur blakus ir dzīvojuši un tur veduši suņu staigāt vai bērni spēlējušies vai kā, bet šis gabals, viņš ir apbūvēja atļauts, un kādam tas pieder, un viņš tur grib uzbūvēt, tādos treknajos gados bija izteikti, tas, ka meklējuši jau iekšpagalmos, kur var iebūvēt vēl mājas, un vienmēr tas iekšpagalms bija kaut kāda zaļā zona, un taisot publiskās apspriešanas, skaidrs, ka cilvēki ir pret, viņiem tas nepatīk, viņi negrib, ka tur uzbūvē māju viņu pagalmiņā, tur suņi, bērni un kaut kādas rekreācijas lietas, un skaidrs, ka vienmēr būs šī sabiedriskā apspriešana, viņi būs pret. Tā. Bet atkal ir kaut kāds atļautās lietas, ko likums vai abūs noteikumi vai kas, vai pilsētas attīstības plāns ļauj, faktiski sabiedrībai nav tāda vai kā iemesla, aizliegt. Protams, ir bijuši gadījumi, ka tur atrod kaut kādus iemeslus, kāpēc tieši nevar, bet tad ir tā sabiedrība, viņi ir ļoti gribējusi cīnīties pret šo projektu un atradusi kaut kādu juridisko punktu, uz kuru pamata tur redz nevar. Bet tā ir tā mana kaut kāda 20 gadus atpakaļ pieredze, kur notika šādi. Bet šobrīd daudzos projektos ir pilnīgi savādāk, gan ar tādiem, ka tā sabiedrība gan ir augusi, gan viņas tā gauma ir mainījusies, gan arī kaut kā pašvaldības vai būvvaldes reaģē savādāk, un arī arhitekti līdz ar ko arī tā reaģē savādāk, un vismaz vienu ausi mazliet atver uz ieklausīšanos. Vairākus gadus atpakaļ CSI Cēsu centrā. Tur ir tāds laukums, un tur visu laiku bija tāda mašīnas, tur braukāja pa aplu, un tad bija tāda diskusija, panesās, ko tā kā ar to vispār laukumu darīt. Un tā diskusija tika, Cēsu pašvaldības pārstāvji diezgan apzināti viņu veidoja caur Twitteri. Ja, toreiz tas vēl bija Twitteris laikam. Un principā vienas nakts laikā saņēma nenormāli daudz risinājumus, kur uzreiz dažādi, nezinu, cik profesionāli, cik entuziasti, cik vienkārši cilvēki, kuriem ir viedoklis un kuriem liekas, ka viņi zina, kā tur vajadzētu tos organizēt. Ļoti daudz variantus, no kuriem patiešām apvienojot kaut kādus vairākus un iedvesmojoties, tad tika atrasts konkrēts risinājums. Vai tu, piemēram, personīgi tici tādiem risinājumiem, ka var kaut kādas šitā lietas vienkārši tur vienas nakts laikā Twitterī izpīpēt vai kaut kādās citās platformās, vai varbūt tas kaut kāds jaunais veids, kā īstenībā būtu lietas jārisina? Kā tu uz šo skaties? Es domāju, tas ir tas ceļš, kur man vajadzētu mainīties, tā kā vairāk ieklausīties vai vairāk šādas pasākums rīkot, šādas Twitter akcijas, jo tiešām cilvēki spēja dot labas, saprātīgas idejas, ko pat bieži vien mēs neiedomājamies strādājot. Mēs paši atražojam kaut kādas paši atraugājamies pa sen apēstām, informatīvām tādām, vai kaut kāda, kas mums pašiem ir paticis arī kādā brīdī, ar ko mēs esam uzauguši, vai kas mums ir iedvesmojis jaunībā, tādā jaunradas kaut kādā sākuma posmā, un varbūt, ka tā laika romantisms vai patika par tām tēmām, viņa nav nekur baigi evolucionējusi, un šobrīd sabiedrība ir daudz varbūt pat tālāk. Personīgi pa mani es varu teikt, ka man liekas, ka cilvēki ir tiešām asprātīgi un kreatīvi. Man ir prieks komunicēt par tēmām. Es bieži vien saku, es īsti nezinu, jūs tā kā izdomājiet. Es esmu gatavs uzklausīt. Es drīzāk atkāpjos otrajā plānā, es saku, pagaidiet, sēdiet, es jums līdz pateikšu, kas jātais ir aizputs vecajās pilsdrupās. Es līdz pateikšu. Jo man šķita vienmēr kaut kā pašam, bet tas ir, tā ir tā, par ko es saku, tā paša stagnācija, ka jo es kaut kā konkrēti atceros pirms kaut kādiem 15-20 gadiem, tu prasa, kam ir jābūt vecās pilsētas pilsdrupās. Jātais ir, kaut kāda pilsdrupa estrāde, viss, tā. Un tad cita ideja nav, vai uzliekam tā kā jumtu vai ko, lai nesabrūk.
Bet šobrīd jau ir tas un šis un tas vēl, ka taisam to un daram to. Nu tā, bet agrāk bija tāds, ka sabiedrība varbūt pat nebija gatava dot šos padomus profesionāļiem, bet tagad tas viss mainās un man liekas, ka tāda Twitter lietas ir sevišķi, kur tu neesi tajā kontaktā, kur nav zāle, nesēž priekšā arhitekts, domas, priekšsēdētājs vai kaut kāds galvenais investors, un tad man ir tāda doma kaut kāda, bet tad, kad Twitterī, tad mauc visu, un tas ir pats labākais. Tad tev nav cenzūra, tad tu arī nebaidies no muļķībām, un bieži vien tās muļķības arī ir tas, kas arī ir varbūt arī vajadzīgs šī te laukuma vietā. Jā, Ivar, tu zini, ir tas, kā cilvēkam dalās tās 3 skatījumi. Kāds cilvēks patiesībā ir, kā cilvēks redz pats sevi, un kā citi redz cilvēku. Un man personīgi ir radies pilnīgi cits iespējas par tevi. Man liekas, ka tev vienmēr ir asprātīgas idejas, ka tu vienmēr nāc klāt ar kaut kādiem tādiem risinājumiem, ko es nekad mūžā nebūtu varējis iedomāties. Un tieši šajā kontekstā man tev ir jautājums par šobrīd. Mēs šobrīd atrodamies vienā senā ēkā, kas atrodas Aizpuces vecpilsētā, un tādas, es lietošu šo skaisto vārdu sena māja, ēka, tādas te daudz. Un tu vispār esi ļoti iesaistījies dažādos līmeņos, dažādos jautājumos, dažādu šo māju tā kā atjaunošanā, sauksim to tā, ja? Kāpēc? Kāpēc tu to dari? Laikam es biju kaut kādā mērā iedvesmots no šīs jūsu un jūsu domu biedru tās deksmes atjaunot šīs Aizpuces ēkas, bet es vienmēr zināju, ka es to nevaru izdarīt pats ne finansiāli, ne enerģiski. Man nav varbūt šī, droši vien, ka būtu šī spēka, bet man jāatvēl tam būt laiks, kad ņemt kaut kādu ēku, ar viņu strādāt un pašam tā kā arī kaut ko radīt. Un tad saskaroties tā kā ar jums vai ar citiem aizputniekiem vai citās pilsētās, ka tu redzi šo cilvēku deksmi to darīt, bet tu saproti, ka viņi nevar paņemt to māju, piemēram, ieķīlāt un paņemt bankā kredītu. Viņi nevar dabūt kaut kādu investīciju projektu tam no kaut kur no malas. Un es saprotu, ka viņiem ir tā kā jāstrādā tā kā pašiem. Un tad vēl visa šī birokrātiskā lieta, kas ir projektu saskaņošana, pieminekļu inspekcijas un tas viss, ka tad vēl tas vēl tā, bez tā visa, ko jau viņi ir uzņēmušies, nopirkdami graužtu, vēl šī visa sadaļa. Un es kaut kādā brīdī sapratu, ka man dod gandarījumu šī iesaistīšanās tieši tajā brīdī palīdzot nosacīt pa tādu Aizputes honorāru, vai kā to varētu teikt. Bet tas ir tas mans devums Aizputē. Es nevaru vai neredzu pa iespējamu atjaunot māju, bet tas ir tas, ko es varu līdzēt no savas puses. Kā, protams, man sanāk vai nesanāk, bet vai arī tā kā, bieži vien tā kā grūti atrast to laiku, tu saproti, ka ir tie citi darbi, bet arī šiem cilvēkiem arī ir, tā kā viņiem arī ir savi termiņi, savi tā. Tā ir tāda man iekšējā cīņa, bet tā kā cik varu, ka es cenšos palīdzēt, tas ir tas, laikam tas gandarījums, ko es gūstu no tā. Tas ir tāds tīri egoistisks gandarījums, tas nav nekas tāds, tāds kaut kādā mērā, protams, var iestāstīt, ka tas ir pilsētai, ka tas ir valstī, pasaulē, bet man kaut kā pašam tā sajūta ir, ka jāsāk no sevis. Ja man pašam būs gandarījums, un es redzu, ka arī tiem cilvēkiem, ka viņiem arī ir tāds gadu, 10 garumā, tas gandarījums par to, ko viņi beidzot tomēr ir izdarījuši, kaut kādā mērā, kaut kādām saviem spēkiem vai projektu naudām vai kaut kādā citā veidā, nevis uzreiz milzīgi ar būvfirmām, ar investīcijām, ar tempiem, ātriem. Tad tas tāds mans gandarījums, kurš faktiski viņš pārauga tajā pilsētas gandarījumā, viņš pārauga valsts gandarījumā, pasaules gandarījumā. Piemēram, Aizputes kontekstā var arī just šo
kopienas tādu, plecu vai kopienas tādu kopīgas līdzdarbības, līdzdarbošanās efektu, ka kāds redz, es taču atceros tā māja, taču bija totālais grausts. Un ka šitie divi, viņi taču neprot pat varbūt daksteņus pārlasīt vai nezinu, skārnieka darbus paveikt paši, bet kaut kāds viņiem ir sanācis. Ne jau viņi ir pārcilvēki, vai kas viņi tādi hipsteri, frīki kaut kādā mērā, varbūt tāds pats kā esmu es, tādā ziņā es ne par sevi, bet par to cilvēku, kurš arī saprot, bet es taču arī varu rekrutā mājas stāv tāds pats grausts. Vēl ir un domi saka, ņemiet, vai kāds, kas viņu ir nopircis un nolaidis līdz kliņķiem, saka, ņem, man nekas nav pretī. Un kad es dod to tādu drosmi sākt, un tā kopiena saka, jā, redz, kur dari labāk tā, vai šādi, nāc pasties, kā mēs te darījām, ko mēs tur darījām. Un galu beigās jau viss ir vienkārši, tā. Ja tu arī paskaties tās vecās ēkas, viņas ir tādas, cilvēkam salabojamas. Viņš var pats pieķerties klāt un salabot pats saviem spēkiem, vai 2-3 veči, vai nalga vīrs un sieva, viņu spēja to izdarīt arī, saviem spēkiem. Atjaunot, sijas, grīdas, sienas. Viņi ir tāda, no detaļām tāds sastāvošs elements, tas nav. Bet, protams, tur ir tāda apņemšanās un tas, jā, kaut kur aizgāja no domas, bet, apmēram tā. Domai, vēl vienai domai, man tāds ļoti āķīgais jautājums ir, ar ko tavuprāt priekš tevis atšķirs laba un slikta arhitektūra? Jo mēs, man liekas, šie tādi divi termini, kas cirkulē parasti kaut kur publiskā telpā, un tad ir jautājums, kāds ir tas definējums, bet priekš tevis paši, kā priekš arhitekti ir laba arhitektūra un slikta arhitektūra, kā tu nošķir? Es laikam, vismaz tādā arī sākuma stadijā projektējot, es par tādu bāzes lietu lieku funkciju. Kas ir šī funkcija un kā viņa funkcionē? Kā viņi funkcionē šajā konkrētajā ēkā. Tas ir tā kā pirmais, un otrais ir kāda mākslinieciska, estētiskā tāds tā kā virslānis vai čaula, vai kas to ietver šo funkciju. Un, manuprāt, laba arhitektūra ir tāda, kur varbūt pat pietiek ar šo pašu ēkas formu vai čaulu, kas ir būvmateriāls kaut kāds vienalga. Tas ir nesošais būvmateriāls vai tas ir pašnesošs sienas vai, kas neiesaistās tajā konstruktīvajā schēmā, bet vienalga viņš kā aptver šo funkciju. Šīs sienas, kaut kādu telpu vai telpu grupu un ir gaiteņi un, cauriešanas vietas un tā. Un ka faktiski šī funkcija plus tas materiāls jau izskatās jau labi, kā tēlniecisks, kā māksliniecisks objekts, ka nav nepieciešams papildus kaut kādi izdaiļojumi, dekori, papildus kaut ko darīt tādu, lai tā kā, tā kā labi, viss ir, funkcija ir, sienas ir, jumts ir, bet, vajadzētu kaut ko tagad ķersimies klāt, kaut ko darīsim, lai tagad tā māja pēc kaut kā izskatās. Ka manuprāt, laba arhitektūra ir tāda, kur viņa ka sākotnēji šī funkcija veido arī to skaistumu, un tad, man liekas, man personīgi vienmēr ir tāds liels prieks, ka tu redzi, ka tur ir tikai funkcija, ka tur nav nekas, ka nesošās sienas ir nesošās sienas tās, vai jumts ir jumts, un ar to pietiek, un tā ēka jau ir skaista, un viņa ir skaista ne tikai man, bet viņa ir skaista arī citiem, jo var jau būt, ka man viņa šķiet ļoti skaista, un visiem nāk vēmiens no tā, bet es saku, man tas šķiet skaisti, un ko? Bet ka ir arī, tāds, protams, savu nospiedumu dod arī kaut kāda pasaules tā elpa, kuru mēs šobrīd tur saskatāmies pa labi, pa kreisi, un kā es bieži esmu izteicies, taisam atraugas,
un tad no tā, ko mēs tā kā esam apēduši, cik tas ir bijis kvalitatīvs un augsta līmeņa tas produkts, mēs uztaisām to atrauga ir labāka vai sliktāka, bet kaut kādā mērā, tas jaunrades vai radīšanas process, viņam ir jāiziet cauri kaut kādām pasaules vērtībām, vai tas, kas ir sasniegts, kas ir izdarīts, kas ir atklāts materiālu jomā, vai apdaru jomā, vai risinājumu jomā, vai šobrīd kaut kādas energoefektivitātes jomā. Un tu nevari to visu radīt pats, sēžot savā kantorī un neskatoties apkārt. Līdz ar ko tu ietekmējies, bet laikam arī jājūt vai jāmāk saprast, kā to sakombinēt, tas, kas notiek pasaulē. Es domāju, vēl ir viens aspekts, ka tas nedrīkst būt pašmērķīgi. Man liekas, ka pašmērķīga arhitektūra ir slikta arhitektūra. Kad tam arhitektam ir vēlme izpausties pa jebkādu cenu, ka, piemēram, tu nonāc tādā statusā, ka tev viss saka, jā, tu esi respektējams, mēs tev tagad, ko tu gribi, to tu taisi, un tad, ko es gribu, ko es taisu, tas ir tik pašmērķīgi, ka bieži vien arī var redzēt tādos, publikācijās vai kur šī pašmērķīgā ēka radīta vai kaut kādām tur pilsētas ambīcijas vai kaut kāda reģiona, kaut kāds tur Bilbao reģiona kontekstā ir vēlme iegūt šādu pašmērķīgu ēku, bet kad uz viņu skaties vai šīm publikācijām, tur parasti tie arhitekti vai fotografi izvēlās nelikt iekšā cilvēkus šajās ēkās, kad cilvēks tur nav vajadzīgs, kad šī ēka, jā, ja cilvēks ir kā migliņa, kā tāds nojausma mērogam, jā, cilvēks tur ir, bet cilvēkam tur nav vietas. Un tad tas ir tīri pašmērķīgi, kad ir bijuši šī vēlme nokļūt uz pasaules žurnāla vākiem, nokļūt turistu, arhitektūras turistu un vēl kādu turistu apmeklējumu tādā epicentrā un panākt varbūt kaut kādu slavu. Bet tad tā ir tik ļoti pašmērķīga, ka man šķiet, ka tā vairs nav laba arhitektūra. Tā ir tāda, es nezinu, ļoti pašmērķīgi. Man liekas, tas vairs nav labi, jo tas ir arī ļoti dārgi bieži vien arī. Nesamērīgi dārgi. Ja drīkst, es varu padalīties ar vienu piemēru saistībā ar to, ko Ivars teica. Noslēgumā uz tādas jautras nots. Vienā šādā ļoti dārgā, ļoti ambiciozā un pārkrutā ēkā es vienreiz biju. Un es ieskrēju sienā. Man bija pēc tam punkts. Un man liekas, ka tas ir ļoti labs piemērs manā dzīvē, kad man bija tāds reality checks, realitātes pieredze, ko nozīmē, ka tiešām tas, ko tu saki, ir šī ļoti skaista, jo vīzija ir ļoti skaista un izskatās ļoti skaista, un ēka pat par sevi ir ļoti skaista un ļoti, kā teikt, viņa pat par sevi ir lielums, skaistums un objekts. Bet tad, kad cilvēks tur ir iekšā cilvēks, kurš ir pieaudzis, kuram ir stabila nervu sistēma un tā tālāk, vienkārši ieskrien sienā. Tas tāda atkāpīt smieklīgi. Bet es pats priekš sevis esmu laikam sapratis arī tā, ka tomēr ir nepieciešami šādi objekti tādi, kuros ieskriet, vai kuri ir šie zvaigžņu objekti, bet viņi ir nepieciešami nevis man kam līdzināties, bet drīzāk tā kā tāds iedvesmas avots, kurš tā kā ir tāds tāls, un es saprotu, ka tā es negribu, tā man nevajag, bet es redzu, ka tur ir tūkstošiem vai simtiem labu, asprātīgu un tiešām ļoti inovatīvu lietu, kuras ir vērts, uz kurām ir vērts paskatīties un izmantot, vai kas virza to industriju, vai arī kas virza kaut kādu gaumi, vai maina kādas priekšstats. Tas nekas, ka, piemēram, no šīs ēkas, ja tā ir kaut kāda koncerta zāle, nenormāli krūtas arhitekts uztaisīs, bet ka no kaut kādām 10% sēdvietu nevar redzēt skatuvi. Tas nav svarīgi. Vai ka 10% cilvēki ieskrien sienā. Vai kad ieskrien sienās, jā. Varbūt vēl ātriet uz šādu tad piedežu. Jā, bet ir svarīgi un arī var just, kā pasaulē, tā kā jūsmo gan jaunie arhitekti, viņi jūsmo par šiem stāra arhitektūras objektiem vai par stāra arhitektiem vai par viņu birojiem. Viņi nekad skaidrs, ka nesasniegs neko tādu. Vai arī tieši otrādi
no tās iedvesmas dēļ viņi aiziet kaut kādā citā virzienā un lauž kaut kādus citus ledus iesīkstējušos. Un tas ir tā kā, manuprāt, tā kā plus šim ten. Nu tā. Ivar, liels paldies par sarunu. Es ceru, ka mēs arī kādu pluszīmi esam pievienojuši to SLV līdzdalības sarunām, kādu jaunu domu atziņu arī no taviem domu krājumiem. Un jā, varbūt kaut kas, ko tu noslēgumā vēl vēlies pateikt. Nu, tāds varbūt vēl kāds doma grauds, kāda ideja kaut ko uzsvērt. Nu, nezinu, man liekas, ka nebaidīties mainīt kaut ko sevī. Tad vispārējais arī mainīsies. Lai gan tas tā utopiski, droši vien neviens neko sevī negrib mainīt, bet, mums pamēģināt. Nu ko, paldies, lai izdodas tad kaut ko mainīt sevī, un ne tikai. Paldies, Ivar!